Sveiki! Šajā reizē pastāstīšu par pēdējās 10 gadu skandalozāko muzeju apzagšanu, kas pavisam nesen notika pašā Eiropas kultūras mantojuma sirdī. Luvras muzejs kopš tā atvēršanas 18. gadsimta beigās simbolizē Francijas kultūras identitāti, un tāpēc tajās glabātās vairāk nekā 35,000 gleznas un vērtslietas no dažādiem laikmetiem apsargāts ar augstākās tehnoloģijas drošību. Tomēr par laupītāju mesto izaicinājumu mūsdienu modernajai drošībai un daudz ko citu šī skaļā nozieguma sakarā uzzināsiet video turpinājumā. Man tev ir kas sakāms, varbūt tieši tu esi tas, kas spēlē ar galvu un nenogriezīs tos 500 eiro, kas ir maksimālais iespējamais laimests no mūsu piedāvātā bonusa. Aktivizēt bonusu var aizjot uz saiti. Poga ir tepat priekšā. Links ir aprakstā. Šī gada 19. oktobrī zagļi, kas bija pārģērbušies par celtniekiem, no Luvras muzeja Apollona galerijas nozaka 8 Francijas kroņu dārgakmeņus, kuru vērtība ir aptuveni 88 miljoni eiro. Zādzība ilga mazāk nekā 8 minūtes, no kurām 4 zagļi pavadīja pašā muzejā. Visdīvainākais ir tas, ka viss process notika brīdī, kad Luvras muzejs bija atvērts apmeklētājiem. Tā bija pirmā zādzība Luvrā kopš 1998. gada, kad tika nozagta glezna Le Chemin de Sèvres. Savukārt tāda līmeņa zādzību un tās rezultātā ciestos zaudējumus Luvras muzejs pieredz pirmo reizi. Greznā pils, kas pārvērsta par muzeju, ilgu laiku tika uzskatīta par neaizskaramu un drošu. Tomēr, kā jau minēju, tā nav bijusi vienīgā reize, kad muzejā notikusi zādzība. Tā 1911. gadā Vincenzo Peruggi pamanījās no sienas noņemt slaveno Mona Līzes gleznu un iznest no muzeja. Pēc 2 gadu nopietnas meklēšanas operācijas glezna tika atrasta Itālijā un nogādāta atpakaļ muzejā. Kopš šīs reizes Luvras drošības sistēma tikusi nopietni pārbūvēta un ieguvusi neieņemama cietokšņa statusu. Tās glabātie mākslas šedevri un nacionālajie simboli tika droši uzglabāti aiz vairākiem aizsardzības slāņiem. Mūsdienās Luvras sienās iebūvētas kameras. Visas durvis ir aizslēdzamas, un tajā atrodas vairāki apsardzes posteņi, kas izplānoti līdz pat mazākajai detaļai. Muzejs darbojās kā pulkstenis ar kontrolētām ieejām un 24/7 drošības centru. Principā viss nodrošināts tā, lai neviens nevarētu piekļūt šīm unikālajām vēstures liecībām klāt. Un tomēr notiek šis gaišā dienas laikā. 2025. gadā, kad liekas, ka tāda mēroga zādzības varētu saistīties tikai ar digitālo vidi un hakeru uzbrukumiem lielām kompānijām, bet nekādi ar šādu augsti apsargātu iestāžu aplaupīšanu reālajā dzīvē. Tātad, kas ir Apollona galerija, kur laupītāji izvēlējās par savu mērķi? Tā ir milzīga zāle, kurā atrodas Francijas kroņu dārgakmeņi, kaklarotes, ceremonijas priekšmeti, kas saistīti ar Francijas aristokrātiju. Tā atrodas muzeja iekšējā lokā, tikai 250 metru attālumā no slavenās Mona Līzes gleznas. Šī zona ir burtiski pati apsargātākā vieta muzejā. Turistu pūļi, vibrācijas sensoru uz skapjiem, vitrīnas ar drošām vairāk slāņu stiklu plāksnēm, kustības signalizācijas stūros un apsargi, kas rūpīgi pēta katru kustību. Respektīvi, tā izklausās pēc vietas, ko neviens pat negribētu riskēt aplaupīt. Tomēr jāsaka, ka šajā reizē viss bija izcili vienkārši un ģeniāli pārdomāti. Smagais auto ar pacēlāju, loks, leņķa slīpmašīna, lodlampa un neticami ātrs nepilnu 8 minūšu darbs. 4 maskās un strādnieku tērpos tērpti vīrieši iekļuva galerijā caur logu. Situāciju viņiem atviegloja tuvumā notiekošie būvdarbi, jo ar pacēlāju palīdzību viņiem bija iespēja nokļūt tieši uz otrā stāva balkona. Viss notika gluži kā filmā. Viņiem bija nepieciešams tikai 4 minūtes, lai iekļūtu telpā. Tālāk jau uzlauza 2 vitrīnas, kurās bija izstādīti Napoleona dārgakmeņi. Paņemtu 8 vēsturiskos eksponātus un ar tiem neviena netraucēti nozust nezināmā virzienā. Uzlaužot logu un tiekot iekšā galerijā, zagļi īpaši nevilcinājās un neblandījās apkārt, meklējot, ko varētu labāk nozagt. Viņu mērķis bija tiešs un konkrēts, proti 2 vitrīnas ar konkrētām dārglietām. Viņi sāka tās apstrādāt ar slīpmašīnām, ķeroties pie biezo un vairākās kārtās aizsargāto vitrīnu stiklu griešanas. Līdz aptuveni 4 minūtes vēlāk stikla kārtas viena pēc otras vienkārši sāka birt kā smilts pie viņu kājām. Internetā atrodams arī kāda apmeklētāja nofilmēts video, kā viens no laupītājiem mēģina tikt klāt kādam no dārgakmeņiem
dārgakmeņiem. Bija skaidrs, ka laupītāju banda bija labi sagatavojusies, un laupīšanas sagatavošanas darbi bija plānoti jau labu laiku iepriekš. Darbs bija izdarīts tiešām profesionālā līmenī. Vieta tika izvēlēta ar īpašu rūpību, netālu no būvlaukuma, kur būvniecībai paredzētais groza pacēlējs lieliski saplūda ar tuvējo būvdarbu fonu. Laupītāji izvēlējās tieši svētdienas rītu, jo tas parasti ir vismierīgākais un klusākais laiks, kad gājēju plūsma ir pati mazākā. Internetā atrodams arī tiešs nozieguma lietiskais pierādījums. Aculiecinieku filmēts video fragments, kurā redzams, ka zagļi pamet muzeja galeriju ar 88 miljoniem vērto laupījumu. Tajā redzams, kā divi no zagļiem ar pacēlāju nolaižas no Apollona galerijas balkona. Brīdi pirms visi 4 no notikuma vietas aizbēga, izmantojot motorollerus. Tāpat zināms, ka izmeklētāju rīcībā ir arī citi pierādījumi. Noziedznieku DNS paraugi, kas varētu palīdzēt atrisināt lietu. Pēc ātrās laupīšanas zagļi no notikuma vietas aizbēguši ar 2 Yamaha T-Max motorolleriem un devušies tuvējā šosejas virzienā. Līdz pusdienlaikam visas ielas bija slēgtas, un franču preses pirmās lapas rotāja tikai viens virsraksts. Un jums jau noteikti ir aptuveni skaidrs kāds. Tika izsludināta ārkārtas situācija, jo tā nebija vienkārši laupīšana. Tas bija uzbrukums Francijas vēsturei un nacionālajiem godam. Izmeklētāji nekavējoties sāk pētīt bandas izmantoto bēgšanas maršrutu, lai viņus atrastu. Aptuveni nedēļu pēc notikušā 25. oktobrī saistībā ar šo noziegumu tika arestēti 2 30 gadus veci vīrieši. Viens no aizdomās turētajiem tika aizturēts Šarla de Gaulle lidostā, kad viņš mēģināja iekāpt lidmašīnā, kas lidoja uz ārzemēm. Viņi daļai atzinuši savu vainu, un viņiem izvirzītas apsūdzības par noziedzīgu darbību grupā, par ko draud līdz pat 10 gadiem ieslodzījumu. Savukārt 30. oktobrī tika aizturēti vēl 5 aizdomās turamie. Viens no aizturētajiem esot bijis galvenais izmeklētāju mērķis - ir DNS pēdas, kas sasaista viņu ar laupīšanu, kas nozīmē, ka viņš jau iepriekš bija policijas redzeslokā. Pārējie 4 iespējams varēs sniegt vērtīgu informāciju par zādzību. 2 dienas vēlāk tika aizturēti vēl 2 aizdomās turamie, kuri gan savu vainu noliedza. Visi līdz šim aizturētie tika apsūdzēti par zādzību un noziedzīgu sazvērestību. Tik liels aizturēto skaits liecina par to, ka noziegums bija organizēts lielā grupā, un 4 laupītāji maskās bija tikai izpildītāji. Nozagto lietu skaitā bija dimanta loka broša, aptuveni 9 līdz 10 miljonu eiro, dārglietas pērļu, diadēma, relikvārija broša, safīra tiāra, kaklarota, katra aptuveni 11 miljonu vērtībā, un ieskaitot pārējās dārglietas, kopsumā sasniedza 88 miljonus eiro. Bēgšanas brīdī laupītāji pazaudēja imperators Eiženijas kroni, kas tika atrasts smagi bojāts, jo zagļi to vilka caur stikla vitrīnas atvērumu, kas bija pārāk mazs, lai to varētu izvilkt bez bojāšanas. Parīzes prokuratūra paziņoja, ka tika pazaudēts vēl viens juvelēra izstrādājums, bet neprecizēja, kas tas bija. Mēdīji un eksperti norādīja, ka zagļi nemaz nebija ieinteresēti naudas izteiksmē visvērtīgākajos dimantos galerijā, kas ir attiecīgi Regenta, Sansi un Hortenzija dimanti. Un viena šāda dimanta vērtība vien ir mērāmā 52 miljoniem dolāru apmērā. Tie neskarti palika muzeja rīcībā. Tieši laupītāju neieinteresētība naudiski vērtīgākajos galerijas eksponātos liek izvirzīt versiju, ka nolūks nebija mantisks, bet gan vairāk kultūrvēsturisks, jo nozagtie priekšmeti no vēstures viedokļa ir paši vērtīgākie, ja pareizāk sakot, to vērtība ir nenovērtējama. No tā var secināt, ka zagļi bija profesionāla komanda, kas nolīta, lai strādātu kāda pasūtītāja interesēs, kam bija nepieciešami tieši konkrētie dārgakmeņi, iespējams savas kolekcijas papildināšanai. Un neskatoties uz to, ka aizturēti vairāk aizdomās turamie, no kuriem daži pat daļai atzinuši savu vainu, vērtīgās dārglietas tā arī nav atrastas. Un jautājums, vai tās vispār atradīs? Vai arī tās būs, kā saka, pazudušas ar galiem? Francijas kultūras ministra noziegumu raksturoja kā ļoti profesionālu, jo, kā bija redzams novērošanas kameru ierakstos, noziedznieki mierīgi ienāca muzejā un izsita vitrīnes, kurās bija izstādīti dārgakmeņi. Tāpat arī netika pielietot nekāda vardarbība pret darbiniekiem vai apmeklētājiem. Tā kā Francijā ir uzsākta plaša zagļu meklēšana, tagad tiek uzdots jautājums, kā zagļiem izdevās veikt šādu varoņu darbu, un vai tāds veiksmīgs iznākums zagļiem neradīs uzskatu, ka Francijas valsts mēroga iestādes ir viegli mērķi, lai īstenotu apjomīgas laupīšanas. Vien dažas stundas pēc zādzības Luvrā, Francijā naktī uz pirmdienu, 20. oktobri, apzagts vēl viens muzejs.
No franču filozofam Denis Diderot veltītā muzeja noziedznieki aizvesuši gandrīz 2000 zelta un sudraba monētu, aptuveni 90 000 eiro vērtībā. Neilgi pēc Luvras incidenta masu mēdījos parādījās informācija, ka pēdējos mēnešos personāla nodarbināšana Luvrā ir bijusi liela problēma, un šovasar darbinieki pat rīkoja streikus, slēdzot muzeju uz vairākām stundām, jo pauda bažas par pārblīvētību un masu turismu muzejā. 2023. gadā muzejs nolēma ierobežot apmeklētāju skaitu līdz 30 000 dienā, kas ir trešdaļa no iepriekšējā limita. Vien 2024. gadā Luvru apmeklēja 8,7 miljonu apmeklētāju. Lai gan nav skaidrs, vai personāla problēmas veicināja laupīšanas izdošanos, arotbiedrība šī gada jūnijā paziņoja, ka darbinieki joprojām ir pakļauti milzīgam spiedienam, jo ir pārāk maz darbinieku, kas uzrauga daudzās apmeklētāju ieejas un izejas. Šāda mēroga laupīšana pašā Eiropas kultūras sirdī noteikti ir liels reputācijas trieciens gan Francijas varas iestādēm, kas pieļāva, ka kaut kas tāds var veiksmīgi notikt gaišā dienas laikā un turklāt tik Francijas kultūrai svarīgā iestādē, gan arī visai Francijas drošībai kopumā. Jo, ja kas tāds reiz sekmīgi varēja notikt vienreiz, tad kāpēc, lai kas tāds nenotiktu otrais? Visu labu!